Mani sauc Ieva, un es jums šodien parādīšu, kā pavisam vienkārši no tikai 4 sastāvdaļām salikt kopā skaistu kūku bez cepšanas. Tātad mums būs vajadzīgas tikai 4 sastāvdaļas. Tās ir gatavs kūkas biskvīts, un mums vajadzēs 2 pakas, jo mēs gribēsim cept augstu kūku. Tālāk mums vajadzīga ir burciņa ievārījuma. Šoreiz man ir aveņu, un šeit ir aptuveni 600 grami ievārījumu. Tālāk mums vajadzēs gatavu vaniļas krēmu. Šo te es sataisīju no pulvera, klāt pieliejot augstu pienu un samaisot, bet varbūt iespējams var nopirkt gatavu vaniļas krēmu, piemēram, kādā lielveikalā. Un visbeidzot mums vajadzēs puslitru putukrējumu saputotu. Parasti es šīs kūkas taisu uz tāda lielāka, augstāka tortes statīva, bet tieši šo konkrēto kūku mēs taisām dāvināšanai, tāpēc es izmantošu lēzenāku, plekanāku šķīvi. Šo te, un lai man būtu stabilāka un drošāka strādāšana, tad es šķīvim apakšā palikšu izžmiegtu trauku lupatiņu, lai man nekas negāzelējās, un lai man būtu vieglāk strādāt. Nu ko, ķeramies pie darba. Tā. Pirmo mēs ņemsim biskvītu. Nav starpība, ar kuru pusi var ar to porēno vai ar šito viņu liek uz leju. Liksim ar šito pusi uz augšu. Ar porēno uz augšu. Tā. Tālāk liekam 1 kārtu vaniļas krēma. Liekam tā diezgan bagātīgi. Tā, vēl 1 karoti. Tā. Tā ir apmēram 1/3 no visas bļodas. Tagad ar nazi izlīdzināsim. Un šo kūku ir ieteicams taisīt dienu iepriekš ballītes, jo tad viņi tā labi sasūcās un ir ļoti, ļoti garšīga. Un šī ir tāda klasiska dzimšanas dienas kūka. Tā, nu ko? Tā, būs labi. Tā. Klāt liekam nākamo kārtu, uzmanīgi, jo tās kārtas ir tādas drusku vārīgas. Tā, iecentrējam, lai ir vidiņā. Tālāk liksim ievārījumu. Un ievārījumu mēs liekam pusburciņu. Tas izklausās ļoti, ļoti daudz, bet kūkā viss sasūksies un būs ļoti garšīgi un nebūs pa daudz. Tā, nu, cik mums tagad? Tā, tā, tā. Ir apmēram burciņa. Šito pagaidām paliekam malā. Atkal izsmērējam.